Vai tad tiešām visa pasaule ir tik stulba? Pats, kā man uzmetīs nākamreiz? Cilvēki kārtējo reizi tiek kaut kādā veidā maldināti. Bet panorāmai taču jātic. Panorāmai ir jātic. Tu vari slēgt kondicionēru iekšā, vārīt apenes kā Ja, nu kaut ko. Saules paneļu tirgotājs nav pateicis, ka kaut kad nākotnē atnāks cits ministrs, kurš būs atsits pauri un teiksim, mēs tikai 20%. Zariņ, kas tu tāds esi, kādā sakrā tev vispār ir saistība ar kaut kādu enerģētiku? Saule visiem! Sveiciens visiem tiem, kuriem patīk elektrība, siltums un domāt pašiem par sevi. Jo, cik es sapratu, tagad valsts ir izdomājusi, ka mums varēs tikai 20% no tā, ko saules panelis saražo, atdot atpakaļ kronim, ne? Nu, zini, kā ir tur tā komunikācija, kā parasti nogājis mazliet greizi. Bet panorāmai taču jātic. Panorāmai ir jātic. Un skatījos panorāmu. Es arī skatījos panorāmu. Un vesels 3,5 minūtes bija reklāmraidījums. Es viņu nosauku tikai vienīgi tā. Un man tā liekas, ka jaunais KEM ministrs, tas, kas ir parādījies, es pat nezinu, kā viņam īsti vārds. Tu tā kā viņš ir pirmais, tad KEM ministrs. Ne, viņš otrais. Jau otrais? Jau nomainījās? Nomainījās jau. Nu, vispār nav jāiegūt, viņam tik ātri mainās. Baigi ātri. Vienā sakot, KEM ministrs. Ministri tikai nepilnu gadu, un jau ir nomainījies ministrs, ja viss ir kārtībā. Tas ir ražīgi. Jā, bet redziet, iepriekšējā pa KEM mēs principā nedzirdējām vispār neko, tad tagad pēkšņi jaunais ministrs pirmkārt jau nākot pie varas jau teica, ka viņam vispār besīja visa zaļā enerģija, saules paneļa vispārējais. Nu, un tad reku tas uzreiz ir redzams. Un viņš bija nopublicējis Twitterī tādu aprakstu par to, ka tagad tas, ko tu tikko minēji, 20% drīkstēs tikai laist tīklā un 80% ir pašpatēriņš, kas jau komunikācijām atklājas absolūti greizi, jo līdz šim brīdim visi tie, kur līdz jaunam gadam uzliks saules paneļus, būs neto uzskaits sistēma un varēs laist iekšā tīklā, un līdz 29. gadam nekas nemainīsies. Nu, man tā liekas, tas ir pirmais, ar ko ir jāsāk. Klausies, bet es tagad nesaprotu, man tagad ir tie paneļi. Jā. Viņi ražo tos sasodītos kaut kādus kilovatus. Jā. Bet tas notiek saulainā dienā, vasaras vidū. Kur man likt to visu? Peldenes žāvēt. Ko mēs pārš to tagad? Redz, tagad tajā sižetā tas bija certificēts, vai kā viņš sev tur sauc par fiziku. Viņš bija teicis, ka viņš tur visu kaut Viņš zāģi bija Viņš zāģi bija pieslēdzis. Kas, bet Latvijas ir tās diezgan noslēgts pēc dabas. Ja viņam, ak, tu man tā, nu tad es tev šitā. Nedomājies, tas onkls arī tajā panorāmas sižetā. Viņš saka, nu ja man tagad neļauj to elektrību dot, nu tad es te tagad uguņošu, kā vēl varēšu dot zāģiešu malku vajag vai nevajag. Ja? Mēs tad, ja mums tā kā neļauj, mēs gribam piečakarēt, tu tad izķēzīt to mantu, bet varbūt, lai viņi ietē tīklā. Nu, tas jau bija tas, ko mēs arī pagājušo gadu runājām par to, kad ir tas noteiktais termiņš līdz tam 28. februārim vai 1. martam, kad tev it kā nonulējās atkal viss un tu vari atkal no jauna ražot un atkal veidot uzkrājumus. Un kad cilvēki vienkārši saprotot to, ka viņi tulītās visu pakāsīs, viņi sāk vienkārši viņu ķēzīt, kā tu arī pilnīgi pareizi saki. Pārgludināt veļu, ierūpīt pletīzeri un aiziet vēlreiz vēl palatiņiem. Nopērk vēl trīs gludekļus un iedod visiem sīkiem, lai visi gludina vienlaicīgi. Un kaimiņš tas, kas tam pilnīgi naktī spīd tur gaiši? Viņš neslēdz ārā ielas apgaismojumu, jo viņam palika pāri no saules. Jā, un te ir tas pats, jo īstenībā katra šāda veida tā traču celšana tieši uz to arī vedina. Patiesībā jautājums, vai tiešām tas viņam ir tik ļoti vajadzīgs. Nu, noteikti jau, ka nē, jo ja skatās uz visu to no tāda tīri aprēķina un tad fizikas viedokļa, tad šī enerģija, kas tiek saražota tajā vasaras laikā, nu viņa pat neaiziet līdz augstspriegumam. Viņa tiek iztērēta tik un tā veiksmīgi visām mājām, kas ir pa ceļam, kur tā enerģija plūst. Un līdz ar to man tā liekas tieši otrādi jāatrod kaut kāds guvums no visa tā un jāpasaka beidzot šim te pašam sadales tīklam, jeb Latvenergo, jeb valdībai, paldies cilvēki, ka jūs likāt un paldies, ka jūs liekat. Jo mums tas ir tikai izdevīgi. Kaut kā mēs ejam no otras puses parasti. Davai, ka nē. Tā kā pagriezt tikai, ka tie, kas rokušos paņem, viņi kaut kādi blēži. Nu, lohi. Jā, un arī neticiet, neceriet, ka jums būs skaidri noteikumi arī vēlāk. Un cilvēks tā kā apjūk un beigās nedara neko. Pēc jaunā gada mainās noteikumi. Nu, ne noteikumi. Tiem, kas liks pēc jaunā gada. Tiem, kas liks pēc jaunā gada, tie vairāk nevarēs ielaist iekšā tīklā, kā uzkrājošo šo te kilovatu summu, bet tur būs atkal naudiskā izteiksmē tas viss, kas būs stipri neizdevīgāk. Un tajā brīdī mēs uzreiz jau startā nogalinam
šo te skaisto zaļo tīro ideju par šiem saules paneļiem. Nu, viņi neviens neliks viņus nākošais gads. Nu, tas nevienam nebūs vajadzīgs, kamēr neizdomās kaut ko citu. Nu, vai nebūs kaut kāds baigi efektīvāks tās baterijas, kurās uzkrāt? Nu, ja nu vienīgais tas ir. Nu, nevar visi malku zāģēt. Nu. Ja tāpēc, kam tev malka, ja tev ir elektrība tā, ka var sildīt māju. Jā, tieši tā, nu, tas arī diez vai laistīs zāli arī ziemā. Nu, ne, varētu, piemēram, pumpēt ūdeni apakaļ 3 keses augstāk. To mēs dienās, kad ir lētāk. Nu, skaties, redz, nu, šitas ir nākamais, ko pasaulē tas saņem ir izdarīts, un tas nav nekas jauns. Un, bet tas nav jādara cilvēkiem, tas jādara valstiskā līmenī, interesēs un visā pārējā. Un to noteikti var izdarīt. Tas noteikti maksā baigās naudas vispārējais, bet daudzās valstīs to dara, ka pumpē atpakaļ uz tiem kesiem to ūdeni. Un tad viņš atkal, kad ir pa nakti, kad ir dārga elektrība, atkal nāk lejā un darbina šīs turbīnas. Vai mēs varam Ziemassvētku ballītē varam saldēt ledu jūlijā, kad ir daudz saules? Kaut kur nolikt pagrabā. Kaut kā mēs to valsts apčakarēsim. Ledus pagrabi varētu būt atkal aktuāli. Jā, saldējam ledu vasarā tajās dienās, kad neņem no mums elektrību. Man tā liekas, ka ir atkal sajaukti kaut kādi termini un kaut kāda skaidrojošais vispār, nu tas tā būtība kā tāda. Gada griezumā vajag pašam iztērēt. Bet tad jau tas ielaidis tīklā, tik un tā. Tur jau tā lieta, un šis atkal jaucās kopā ar to, ko nozīmē vispār termins pašpatēriņš un ko nozīmē ražotājs. Jo man tā liekas, mājas mikroģenerācija jau pat sevi būtība, ka tu ražo priekš sevis, lai tu varētu to lietot kaut kādā veidā, saprātīgā priekš sevis. Pareizi, nu tas ir mazliet pašam. Bet tu jau pieslēdzies tiem valsts tīkliem tikai tāpēc, lai tu varētu tā kā kādā brīdī iedot, kādā brīdī palienēt. Tu tā kā uz to spēlēji. Jā, nu tieši tā. Kam man liekas, saulēnās dienās daudz elektrības? Nu, nevienam, bet tu vari slēgt kondicionēru iekšā, vārīt apenes kādu. Jā, nu kaut ko. Tas ir laistīts dārsts. Bet tajā ziemā, ka man tā kā vajadzēs, tad es tiešām neko nevaru. Tā tu tiešām nevarēsi, jā. Un arī ņemot vērā šo te sižetu, nu, man tā liekas, ir sajaukti šie te apzīmējumi, skaidrojošā vārnīca, sauksim viņu tā, pie situācijas, kad ir divas dažādas lietas. Pašpatēriņš, tad rūpnīca, kura uzliek savu saules paneļus pašpatēriņam, viņai ir tieši precīzi šāda veida noteikumi, kas patreiz tiek piesieti klāt pie kaut kādām Eiropas Savienības normām. Nu, saprot, cilvēki kārtējo reizi tiek kaut kādā veidā maldināti, kaut kādā veidā tiek stāstīts kaut kādas muļķības par to, ka tagad atkal viss būs slikti, tikai Dievu dēļ neliekat, un tad pēkšņi kadrā iepeld čalis vārdā Zariņš. Nu. Ej, tu taču redzēji to. Nē, nu iepeldē viņš tā ļoti tā, jā, nu. Man liekas, iepeldē ir īstais vārds ar savu to fonu. Viņš bija tā kā sašutis par kaut ko. Nē, viņš nevis bija sašutis, viņš paziņoja. Izdevīgi tas bijis saules paneļu tirgotājiem. Viņi varēja taisīt aprēķinus krietni izdevīgākus nekā viņi realitātē bija sagaidāmi. Un es domāju, ka šie riski, ja cilvēki, kuri lika saules paneļus, tagad par to nav zinājuši, tas nozīmē, ka viņi ir tikuši maldināti. Zariņ, kas tu tāds esi, kādā sakarā tev vispār ir saistība ar kaut kādu enerģētiku, lai viņš savu sauc par enerģētikas ekspertu? Jautājums no kurienes? Un viņš šajā sižetā bija pateicis, ka tagad saules paneļu tirgotāji ir maldinājuši patērētājus, kuri pirkuši ir saules paneļus ar nepareiziem aprēķiniem, un vispār viņi ir šmaukušies, un viņiem tikai tas ir bijis izdevīgi. Kā var šmaukties? Tajā brīdī bija tādi noteikumi. Uzliec tik, cik drīkst tur tos 10-11 kilovats. Gribu ielēt tīklā gadu laikā iztērēt, paņem ārā. Tādi bija noteikumi. Kurš tur ir mānījies? Un nekāda noteikuma nav mainījušies. Un otrs ir tas, ka tu pat īsti nevari mānīties ar tiem datiem, kurus tev izdod ārā programma. Un kā mēs arī bijām veikuši iekšēji eksperimentu par to, ka šī programma izdod sliktākus rezultātus nekā ir patiesība. Mazliet pesimistiskāks. Nu, labi, ok, saule tagad vaskaties arī, septembris tomēr nav gluži tāds kāds standartā. Bet tā vai savādāk, Pauli, man tā liekas, ka tas ir pirmkārt, ja cilvēks sev sauc par enerģētikas ekspertu un atļaujās runāt kaut kādas šādas muļķības uz visu valsti, panorāmā, kur tomēr skatās diezgan daudz cilvēku. Enerģētikas eksperts, viņš ir ļoti apšaubāms. Un atgādināsim to, ka viņš jau bija saskaņas biedrs un vispārējais. Tad beigās man vispār liekas aizdomīgi, ko viņš vispār saka un vai vispār tam cilvēkam var ticēt, ja šāda veida kaut kādas, tekstus viņš bīda šajā gadījumā, bet man liekas, tas neiztur vispār nekāda kritika, jo neviens pirmkārt nav šmaucies. Viņš pārmet to, ka, piemēram,
saules paneļu tirgotājs nav pateicis, ka kaut kad nākotnē atnāks cits ministrs, kurš būs atsits pauri un teiks, mēs tikai 20%. Nu, kā tu to? Es taču neepīju kaut Zilā kalna Marta nākotnē prognozēt. Viņš varētu būt Zilā kalna Marta. Jā, viņš tā kā zina, ka tev bija jāzina, kāda būs nākotne, un tu nenojauti. Par to sēdies divi. Par to sēdies divi. Bet kādā ziņā paliek pāri tāds sausais atlikums, pilnīgs nemieris, ka pats kā man uzmetīs nākamreiz. Nu, vairs nav skaidrs, kā man uzmetīs nākamreiz. Man liekas, ka, mīļie cilvēki, pirmkārt ir baigi kritiski jāizvērtē tā informācija vispār, kas nāk ārā. Un jāsaprot, kam tad īsti tas ir izdevīgi. Jo, manuprāt, patreizējā brīdī šis viss trauksme tiek celta manuprāt, viena iemesla dēļ, tāpēc, kad vēl līdz jaunam gadam var paspēt salikt saules paneļus un laist iekšā tīklā, par ko noteikti ļoti daudz nav sajūsmā. Un tāpēc tagad stāst kaut kādas muļķības. Manuprāt, tomēr ir jāieklausās sausos faktos, sausos piemēros un izdevība jāizreķina no tā, ja līdz jaunam gadam šie saules paneļi tiks uzlikti, tad viņi atmaksāsies. Pēc tam tad ir nākamā iespēja tikai vienīgi, tas ir uzkrājošais, tās ir baterijas un kaut kas tam līdzīgs. Tad nākotnē tomēr pēc gadiem, 5, varētu būt, ka man vajadzēs gan paneļus, gan baterijas. Ātrai vēl mēs pie tā nonāksim, un to mēs arī esam runājuši vairākas reizes gan ar šiem elektroauto uzlādes iespējām un visām pārējām, kāds patreizējā brīdī pasauli piedāvā. Kas ir vēl mazliet dīvaini tam visam klāt, ka ja mēs skatāmies, ja mūs te visus baigi čakarē un tirgotāji stāst muļķības un vispārējais, tad vai tad tiešām visa pasaule ir tik stulba? Tikko biju Amerikā lielākajā saules paneļu izstādē, un es biju gadu atpakaļ tajā pašā izstādē. Ja mēs salīdzinām gadu atpakaļ tā izstāde, bija tāda varbūt ne gluži ķīpsala, bet tāds 3 ķīpsala izmērā. Tad šogad tā izstāde bija reizes 11 lielāka. Tur viss kūsāt, tur čaļi sapratuši, ka tas ir piķis, tā ir nākotne, tas ir veids, kādā veidā var dabūt zaļāku, tīrāku enerģiju. Un tagad pēkšņi mūsu ministrs un Zariņš zina, kad visi tiek čakarēti un īstenībā visi ir pilnīgi otrādi. Es nezinu, man tā liekas, mēs dzīvojam kaut kādā apgriezto spoguļu valstībā, kurā katru reizi kaut kas ir jauns, viss ir slikti un uzreiz ir jāsadedzina. Jā, bet tā jau mēs arī atpaliekam. Ja bet līdz ar to vajag domāt laikam pašam ar savu galvu, un ja tev ir tie savi paneļi, savi elektrība, tad pat jebkurā gadījumā tev tik un tā ir kaut kas savs. Tad būtu tā kā nopirkt kaut kādu kanģas aparātu un cerēt, ka no manis pirks kanģu pa Latvijas bāzām cenām. Dzem sev! Beidzot čakarēties, pie kā es to valstu? Es domāju, ka uz šīs pozitīvās novads mēs domājam par sevi. Domājam par sevi. Salu visiem!